Latvijas valstī būs jāpalielina budžeta ieņēmumi. Tā saka Startautiskais valūtas fonds. Izklausās jau krūti, vai ne? Klau, kas ir Latvijas valsts galvenie budžeta ieņēmumi? No kā veidojās Latvijas valsts budžets? Vai vari pateikt, kas ir tie stūrakmeņi? Protams, Latvijas valsts budžeta galvenie ieņēmumi parasti nāk no vairākiem lieliem avotiem. Pirmkārt, lielu daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodokli un uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrkārt, būtisks avots ir pievienotās vērtības nodoklis, jeb PVN, kas tiek iekasēts no precēm un pakalpojumiem. Treškārt, akcīzes nodokli, kas tiek piemēroti degvielai. Tātad īsumā Latvijas valsts galvenie budžeta ieņēmumi ir nodokļi, ja? Jā, tieši tā. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tuvākajos gados jums cels nodokļus. Jo nezinu, kāpēc Latvijā tik tiešām ir infantīla sabiedrības daļa, kas uzskata, ka tie 5% aizsardzībai, ka tas paliks bez sekām. Nē, tam būs smagas sekas. Un ticiet man, jums nebūs ne aizsardzības, ne naudas. Bet Startautiskais valūtas fonds stāvēs jums aiz muguras. Neticat? Paskatieties, kas bija Grieķiju. Lai jauka jums diena!